Ap 100 cilvēku vakar pulcējās Ķekavas kultūras namā, lai noskaidrotu, kā sevi pēc iespējas labāk pasargāt brīdī, ja stunda X tomēr sasniedz arī Latviju. Es jau sen gribēju zināt par tām praktiskajām lietām, kas ir jāveic, lai sagatavotos šai krīzes situācijai. Un principā es uzzināju arī par to 72 stundu somu un vēl daudzām svarīgām lietām. Jauniešu izcilības atbalsta fonda rīkotajā vairāk nekā 3 stundu garajā seminārā Ķekavā varēja saņemt praktiskus padomus gan par to, kā rīkoties krīzes situācijā, atrodoties mājās, par to, kā evakuēties un kā sniegt medicīnisko palīdzību. Pirmā palīdzība tiek mācīta, jā, piekrītu, bet šajā krīzes situācijā pirmā palīdzība īsti dažreiz nespēlē lielu lomu. Kādēļ? Tādēļ, ka pirmā palīdzība ir radīt mieru laikam, kad cilvēkam ir plus mīnus pazīstams lietas jau apkārt, viņam tas stress nav tik liels. Un pirmā palīdzība mūs ierobežo dažādiem materiāliem, ar ko mēs varam palīdzēt. Semināra sadaļā par medicīnu, jeb kā es varu palīdzēt sev un citiem valsts apdraudējumu gadījumā, teorētisko daļu papildināja arī praktiski paraugu demonstrējumi par to, kā novērtēt traumas, nodrošināt cietušiem elpošanu vai uzlikt žņaugu. Jums ir jāsot tikai tā darbība, kas ir jāveic, kas ir jānovērš. Kā jūs to izdarāt? Galvenais, tas ir efektīvi. Nebūs tā, ka pateiks, kāpēc tas tā izdarīts ar to, nevis ar to. Apturējāt asiņošanu vienalga ar to. Ideāli, maleči. Noteikti, jā, tā arī ir jāzina, jo nekad nevaram zināt arī, vai tas nenoderēs citās situācijās. Tas arī ikdienā kaut kas var gadīties. Nemazāk svarīgi ir zināt, kur un kā patvērties, lai atskanot trauksmes sirēnai, sevi pasargāt no traumām. Mums ir 24 vietas apzinātas, kur patvērties, kas ir atbilst vai daļēji atbilst, un tuvāko 2 gadu laikā mēs ieguldīsim tuvu 400 000, lai viņas vēl aprīkotu un uzlabotu. Vai esiet runājuši arī ar daudzstāvu māju iemītniekiem, kā tur ir iespējami kādu patvērt? Pašreiz mums ir arī noteikumi, caur kuriem var pieteikties atbalstam iedzīvotāji, bet jāsaka, ka šī interese ir kūtra. Praktisko apmācību cikls aizsākās pagājušā gada novembrī, un Ķekava ir jau 2. pašvaldība, kur tāds notika. Tā labā sajūta, ka viņiem likās, ka tas ir noderīgs, ka kāds ar viņiem beidzot runā par lietām, ko varbūt no valsts puses arī varbūt drošības dēļ noklusē. Jā, bet man liekas, ka ir vienkārši jārunā tiem cilvēkiem par tiem riskiem, un tad jau skaidrs, visi jau apzinās, ka varbūt arī tās krīzes situācijas, bet ja to aptuveni vismaz nojaut, kam gatavoties, man liekas, ka paliek vieglāk. Nākamais praktisko apmācību seminārs plānots Mārupē, bet pavasarī tādi plānot arī citos reģionos. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.